Sveiki, draugi! Atkal Madars. Klau gribēju jums pastāstīt par tādu lietu, ko uzzināju nesen pats, par ķermenī, par omega-3 un omega-6 attiecību, un kas ir ļoti saistīts ar tātad enerģijas trūkumu, ar potenciālu, tas, kas cilvēkam ir iekšā. Un, ja tas balanss nav riktīgi, tad ir podi diezgan lieli. Tas potenciāls samazinās, enerģija samazinās, un brīnās, ka negribas neko kustēties, neko darīt. Kas sanāk ar parastām asins analīzēm, to nemaz neredz tādu lietu. Un tas, ko es atradu, man draugi ieteica, pats uztaisīju, tātad Zinzino tāda kompānija, un tātad viņi viņiem aizsūta testu, no pirkstiņa paņem divus pilienus asins, ieliek aizpako ciet, ieliek aploksnītē, aizsūta viņiem, un viņi atsūta atbildes, kā tur ir, kas tur ir. Un sanāk tā, kad atsūtīja man, nav galīgi pakaļā, bet ir kur uzlabot. Tātad pēc tā viņi piedāvā produktus arī, kas ir omega-3, augstas kvalitātes. Es pats to netirgoju, nereklamēju, vienkārši uzzināju, ka tāds ir. Bet jebkurā gadījumā tad, es iesaku tiem, kuri vēlas savu resursu pacelt un enerģiju tā tālāk, tad var vērsties. Tātad Zinzino tāds balans tests, uztaisa, un tāds, pašam, kas ir atnāk eļļiņa, pēc rezultātiem tiem, kas bija, atnāk eļļiņa, balance oil tāds, tabletītes tātad, un pulverītes tāds, komplektiņš atnāk, un to lieto. Un pēc 4 mēnešiem tad atkal aizsūta viņiem to paraudziņu asins, un kā izskatās pēc 4 mēnešiem. Tas ir tāds, tā kā parastām asins analīzēm, kad bija, tad es nodevu, es uzzināju, kad D vitamīns nav riktīgs, pa zemu, dzels bija pa zemu, kas arī tieši uz enerģiju attiecās, un to salaboju, bet te nav, tā enerģija nebija, uzzināju par šo, un tāds. Un tātad tas omega-3, tas ir ieteicams lietot, un kas zīutiņas jāēd, izrādās daudz, 3 reizes nedēļā, cik jāēd zīutiņas, lai to omega-3 paceltu. Un tādā veidā, tā kā tiem kuri grib rūpēties par savu veselību, par savu biokostīmiņu, par ķermeni, tad, un enerģiju iegūt, tad tāds variants, Un tāds, faktiski jau ir jānodod analīzes, lai saprastu, uz ko tiekties, un vai viss ir kārtībā, rādītāji, un kas jāmaina uzturā, un tāds, tā kā tāds, un to, ko saka, ēdiet veselīgi, tāds, sabalansēt, sanāk, ka jāizslēdz. Tas, ko es uzzināju, kad jāizslēdz obligāti miltu produkti visi, kas ir maize, makaroni un tā tālāk cukurs, tos tā kā izslēgt, lai atjaunot, un kas man nav testā, tas tā kā iekšēji iekaisumi, kaut kādi slēptie, kas ir tātad tie preparāti, preparāti uz, preparāti, tātad tie, kas atnāc, tie palīdz arī tiem slēptajiem iekšējiem iekaisumiem. Kaut kā tā kā, enerģija mums ir vajadzīga, lai varētu kustēties, tiem, kas strādā algotus darbus, atnāk mājās noguruši, un nevar vairāk neko padomāt par sevi, par savu dzīvi, kā to uzlabot, ko darīt, ka jaudas nav vairāk, kā es senākos laikos, ķēros pie alkohola, tā kā, ir enerģija, uz to, bet tā jāizdod tā enerģija, un pēc tam viņa dubultā ir jādod atpakaļ, un tas rezultātā ir, tā kā, bankā paņem naudiņu un uz procentiem maksā atpakaļ, palielam tā vienkāršā versijā. Tā kā tāds, un uzlabojot to enerģiju,
būs laiks, būs enerģija padomāt par savu dzīvi, par to, kā to uzlabot, ja, kas trūkst, par saviem mērķiem, ko sasniegt. Tātad, jo mērķi ir svarīgi, nosprauž mērķi, ko grib sasniegt, ja, un dodas tajā virzienā. Un bez enerģijas nekā, tā kā tādā veidā. Ja mērķis ir pareizi nosprausts viss, ja, tad ķermenis pats dod enerģiju, jaudu, un lai varētu kustēties, ja, bet ja tas resurss ir tiešām jau fiziskā līmenī, kad trūkst ķermenim tas, kas viņam ir vajadzīgs, ja, tā tad vienalga tas ir īslaicīgi un pietrūks. Arī pašam tā ir, ja, drives tā kā ir, bet fiziski enerģija kā tāda pietrūkst. Nu ko, sāku lietot kaut kādu, cik nedēļu apmēram. Un, varbūt mazliet placebo efekts, ja, arī, bet liekas, kad ir tā kā, jebkurā gadījumā, nevienam nekas netiek spiests, paskatieties, un par tādu iespēju, ka tas ir iespējams un pārbaudīt tomēr to, ja tas ir vajadzīgs. Nevienam nekas netiek spiests. Tā kā kaut kā tā. Un visiem labu veselību, daudz enerģijas, domāt par savu nākotni, par savām iespējām, par saviem talantiem, kā tos likt lietā, kā var dot labumu cilvēcei, ja? Tas, kas mums ir iekšā no dabas dots, talanti ir lietas, ja, ko var iemācīties faktiski visu var, ja? Bet tas kas dod draivu tieši un palīdz kustēties uz priekšu. Tā kā, ja izvēlēsies pareizo ceļu un nospraudīsi mērķus, ja, tad būs arī drives un var mainīt savas dzīves totāli un uzlabot to. Tas, protams, nav uz klikšķi, ja, kliku un ir, bet tas ir tā, ka tas ir iespējams, ja, kaut kādā laika termiņā, vai nu nedarīt neko, vai nu tomēr darīt, un pēc kāda laiciņa tā tad sasniegt augstākus rezultātus un laimi. Galvenais jau ir laime dzīvē. Ja cilvēks ir laimīgs, ja, tad jau viņam neko nevajag. Tad katrs cilvēks laimi izjūt savādāk, ja, un ja pat tiešām sev var atbildēt, es esmu laimīgs, man viss ir, viss pietiekās, tad tu esi pareizā vietā un viss tā tālāk. Ja tu jūt, ka esi nelaimīgs, tad jāsāk rakt un meklēt, kas tas tāds ir, un sākt ar sevi, pasēdēt, padomāt, kur ko uzlabot, ja, un tādā veidā. Tā kā iesaku tādu štelīti, varbūt ir vēl kāds, bet ar ChatGPT parunāju arī tāpatās, un tad šis tas zino ir augsts kvalitāts, ja. Kompānija tāda, ja, kas to piedāvā gan testu, gan nevis tikai tupa griezt iekšā omega-3, ja, kas arī noteikti nav slikti, ja to sāk darīt, un tādā veidā. Jo, kas vēl, lielākai daļai, tur 90, laikam bija 90 vai pat 95% cilvēkiem, tas balanss ar to omega-3 un omega-6, viņš ir nerāmjos, ja. Tātad tas viss, ko mēs lietojam uzturā, un tā viss, kas ir pieejams, ja, tas viss nav tik kvalitatīvs, kā kādreiz bija, ja. Tātad biokostīmiņam trūkst vienkārši tās izēja materiāli, no ko būvēt, gan ķermenī, ja, gan tātad dot enerģiju. Tā kā kaut kā tā. Nu, tāds viens video no Madara, un cerams, ka kādam noderēs, un kāds pārbaudīs, un var atstāt kādu komentāru, pārbaudīt, jā, tiešām, sāk lietot vai kaut ko. Tā kā tādā veidā. Un, kaut kā tā, labi, čau tad visiem!